Vai zinājāt, ka 1987. gada 19. oktobrī akciju tirgi uzrādīja vislielāko kritumu vienas dienas vēsturē? Citiem vārdiem, akciju tirgi Amerikā nokritās par 22% un iznīcināja aptuveni 1,5 triljonus ASV dolāru no kopējā investoru kapitāla. Bet kas tad īsti notika? Kas bija tie notikumi, kas aizveda līdz 1987. gada krīzei? Kas notika pēc tam un ko mēs no tā visa varam mācīties. To visu mēs apskatīsimies šajā video. Tātad, pirmkārt un galvenokārt, kas vispār notika 1980. gados? 1980. gadi Amerikā, specifiski Amerikas finanšu tirgos, bija kaut kas, ko mēs varētu nosaukt par zelta ēru. Ja jūs zināt tādas filmas kā Wall Street, American Psycho vai tādas grāmatas kā Liar's Poker, kas apraksta tos visus apzeltītos laikus par ASV investīciju bankām, ASV investīciju banku traderiem, hedge fondu rašanos un visu to, ko mēs saprotam ar terminu Wall Street. Visdrīzākais, ka mēs domāsim to ar 1980. gadu Wall Street, jo tas bija laiks, kad ASV akciju tirgi uzrādīja visstraujāko kāpumu faktiski kopš 1920. gadiem un radīja jaunu revolūciju finanšu pasaulē. Viss, ko mēs arī zinām par investīciju bankām, hedge fondiem un institucionālo tradingu un visu pārējo, tas radās lielā mērā sākot ar 80. gadiem. Es neiedziļināšos tajos visos jautājumos par deregulācijām un jaunas finanšu sistēmu rašanos. Tas nav video par to, tas video vairāk ir par to, ka tajā brīdī tas sākās. Akcija tirgi kāpa un tika nopelnīta milzu naudu. Un apsīsimies grafiku, lai izietu tam cauri mazliet precīzāk. Tātad, te mēs redzam 1980. gadu sākums, te ir beigas, 70. gadu beigas, 80. gadu sākuma akciju kritumam un S&P 500 maksā aptuveni 105. Un 1987. gada augustā tas ir uzkāpis līdz 337, kas nozīmē trīskāršošanās apmēram, cik tas ir 5 gadu laikā. Diezgan neslikts rādītājs, lai neteiktu vairāk. Un faktiski pēc 1989. gada oktobra sākumā akciju cenas bija tuvs saviem maksimumiem. Bet to mēs pastīsimies dienas grafikā, un tad mēs redzam, ka te ir akciju cenu vēsturiskais rekords sasniegts apmēram augustu beigās, un mēs vēl oktobrī, vēl 14. oktobrī, 14. oktobrī, dažas dienas pirms vai iepriekšējā nedēļā pirms lielā krituma redzam, ka mēs esam pavisam tuvu maksimālajiem rezultātam. Te ir 338, te ir 315, un kas tas ir mazāk par 10% kritums no visas vēsturiski augstākā līmeņa, tā kā viss vēl notiek. Un kas tad šajā laikā bija? Īstenībā jau paradoks tāds, ka nekas tāds īpašs nenotika. Te bija pieņemta kaut kāda likuma, kas noņēma nodokļu priekšrocības uzņēmumu apvienošanai un sadalīšanai, kas pats par sevi nekas īpašs nav, nebija nekāda liela bankrota, nebija diezko slikti rādītāji ekonomikā un arī nebija kaut kāda baigi lielais atricinājumi pasaulē. Kaut kādas nestabilitātes monetārajā sistēmā un tur būs kaut kāda jauna iespējama tirdzniecības kāri dēļ tā, ka centrālās bankas katra pēc savas ieskatiem sāks mainīt monetāro politiku, bet par tādām lietām runāja gadiem un mēnešiem, un tas neizskaidro iemesls šim kritumam. Bet jebkurā gadījumā šeit mēs redzam, pirmdien ir milzīgais kritums, un iepriekšējās dienas, trešdien, ceturtdien, piekdien, tas kritums jau pamazām bija sācies. Kā mēs redzam, te ir 3 dienu kāpums, un mēs redzam to, ka pašā vakarā piekdienā jau arī tā situācija nebija diezko laba. Un cik mēs redzam tos avotus, jau bija diezgan lielas orderu, jeb darījumu pasūtīšana uz to, ka nākošajā pirmdienā vajadzētu veikt pārdošanas darījumus. Un tas arī notika, un rezultātā vienas dienas laikā tirgus no 282 nokrita līdz 225, jeb aptuveni 22% vienas dienas laikā, kas ir bezprecedenta gadījums finanšu tirgu vēsturē. Un kas notika? Būtībā notika tāda milzīga panikas pārdošana, un interesantais fakts šajā gadījumā ir tāds, ka akciju tirgi bieži vien atkarībā no akcijas vai neatvērās vispār, vai atvērās vēlāk, vai viņiem bija katastrofāli slikti darījumi izpildi. Ko tas nozīmē? Jūs vienkārši runājat, nevarētu pārdot savas akcijas pa cenām, kuras jūs gribējat. Bet tajā pat laikā future tirgus strādāja kā vajadzēja, un starpības starp future tirgu faktiskajām cenām un akciju cenām bija milzīga. Vienmēr ir tā, ka future tirgus un akciju tirgus ir ārkārtīgi tūs vienam otram,
un tā starpība ir ļoti, ļoti minimāla lielākajā daļā gadījumā. Bet šeit, protams, bija tā milzīgā starpība starp to, ka akcijas nomināli bija daudz augstākas nekā future tirgus, kas radīja milzīgu paniku finanšu spēlētājus. Viņi redzēja to, ka viņa akcijas ir stipri vērtīgākas nekā īstenībā tas būtu, ja viņiem būtu iespēja viņu pārdot. Un ko tas deva? Tas deva tādu vēl lielāku panikas efektu, un cilvēki vēl vairāk gribēja pārdot. Un faktiski tāds milzīgs pārdošanas eksplozija varēja novest pie tā, ka ļoti daudz ne tikai investori vai traderi, kuriem nomināli ir zaudējumi, bet arī brokeri un bankas var bankrotēt, jo redziet, kur ir tā lieta? Investoram jādod naudu savā brokeru kontā, lai viņš noturētu savu kontu. Ja viņam nav nauda kontā un akcijas ir pārāk lētas, viņam jāiedod papildus naudu. Bet ja viņš visu pazaudēs, viņš neko nevar ielikt, jo viņam nav naudas. Tas savukārt dod risku brokerim, kuram ir kaut nosacīta līdzīga pozīcija pret banku, kurā viņš tur savu kontu. Ja pietiekoši daudz brokeriem nav naudas, bankai ir problēmas. Un tādā ziņā aiziet ķēdes reakcija, kas sākās ne no kurienes. Akcijas cenas sākās kristies, investoriem nebija naudas, ko nolikt brokeru kontā, brokeriem nav naudas, ko nolikt banku kontā. Bankas var bankrotēt. To visu redzēja Federālo rezerves sistēma un Alans Grīnspens. Viņš 20. oktobrī deva paziņojumu, ka viņš nodrošinās ar likviditāti bankas un vadošos finanšu spēlētājus. Kāpēc tas tā bija domāts? Lai banku tirgu nesāktos panika un visi varētu norēķināties par saviem darījumiem, kā tas būtu nepieciešams, un nesāktos nekāda sistemātiskā krīze, kā sākās 1929. gadā. Un faktiski tas īstenībā strādāja, jo kā mēs redzam tālāk, tad mēs redzam 1989. gada beigas, 88. gada. Nākošās 2 dienas akcijas uzkāpa un nebija tādas lielas panikas. Protams, nekas labs te nenotika, un faktiski decembrī akcijas mazliet vairāk nokritās līdz kaut kādam iepriekšējiem 20. 19. oktobra līmenim, bet turpat arī palika un nebija nekāda sistemātiska bankroti, nebija milzīgs, teiksim tā, kaut kāds milzīgs efekts uz finanšu sistēmu, un faktiski viss ar to arī beidzās. Ja nemaldos salīdzinoši, jā, tas ir 1989. gada apmēram jūnijā, respektīvi pēc pusotra gada, tiek atkal sasniegts akciju cenu maksimums, un kā mēs redzam tālāk, jau tirgi aizgāja, eksplodēja 90. gados, uzrādot lielāko kāpumu moderno finanšu vēsturē, tas jau ir nākošos 10 gadus. Tā kā te ir 87. gads ar dramatisko 22% kritumu, pēc pusotra gada tirgi atguvās, un mēs redzam, kas notika 90. gados. Tirgi no tiem pašiem 330 uzauga līdz 1500, respektīvi 5-kāršojās nākošajā tirgus cikla laikā. Tā kā šeit nekādas ievērojamas krīzes nebija, tas nepārgājis plašāku finanšu sistēmu, netaisīja sistemātiski banku risku un visu pārējo. Tāpēc tā būtībā bija 1-2 dienu krīze ar sekām, kas bija salīdzinoši limitētas. Un interesanti ir tas, ka tā krīze bija līdzīga visā pasaulē, sākot ar Japānu un Hongkongu un beidzot ar Eiropu, kad kaut kur 20-40% kritums bija novērots visos globālajos akciju tirgos. Citos tas bija vieglāk, kā tas bija Japānā, citos tas bija smagāk, kā tas bija Hongkongā, bet patērni te bija līdzīgi. Un kas ir interesanti, nav īsti izskaidrojumi, kāpēc tas tā notika. Ja mēs varam runāt par 2008. gada krīzi, tas bija Lehman Brothers, kas to būtībā tā kā padarīja nevis par vienkārši finanšu krīzi Amerikas banku sektorā, bet par globālo finanšu krīzi vai kaut kādu līdzīgu gadījumu, tad šeit vēl joprojām nav konkrēti iemesli, kāpēc tas tā bija, jo tie fundamentālie rādītāji, ka akcijas ir maksimāli augstas un pārvērtētas, būtībā nenozīmē neko, jo tā var pateikt jebkurā brīdī, un viņas tāpat vēl var uzkāpt. Tā kā tas nav konkrēts indikators, lai kaut kas krist. Tas, ka tur bija kaut kādas likumdošanas izmaiņas, kas ierobežoja uzņēmumu apvienošanos vai pārdošanu. Tajā laikā tas bija liels biznesa finanšu tirgos. Tas īstenībā arī plašākai ekonomikai neko neizsaka. Tas, ka tur bija kaut kāda šķelšanās starp tā laika centrālajām bankām, ka viņām vairs nebūs vienotas monetārās politikas. Tur jāzina mazliet 80. gadu tā finanšu vēsture. Tas būtībā arī neko īsti daudz neizsaka, jo tas nav tāds vienas dienas notikums vai vienas dienas gadījums. Tas neko jaunu nepasaka. Un tāds viens fundamentāls rādītājs, kāpēc tas tā bija, nav. Un kad viņi sāka kristies, es to personīgi skaidrotu ar to, ka tā bija tāda tipiskākā pūļa reakcija. Jo redziet, ja mēs redzam, ka tev ir ieguldījums un viņam krīt vērtība, ir ļoti laba varbūtība, ka noteiktā brīdī tu sāks domāt par to, ka tev tā pozīcija ir jāizvar, jo tie zaudējumi ir pārāk lieli. Un viens ir tas, ka tu redzi, ka akcijas krīt. Bet akcijas krīt un pilnīgi visu, ko tu zini, pārdod, un tev ir bailes par to, ka tavs brokers nebankrotēs un nevarēs izpildīt tavus darījumus, tev jau tas liekas pavisam savādāk.
Un es uzskatu, ka tas ir tieši tas, kas notika. Jo redziet, arī 1980. gadu beigās profesionāliem investoriem, kā lielajām bankām vai brokeriem, jau bija elektronizētas sistēmas, kuras automātiski varēja dot darījumus, pirkt vai pārdot. Un pie noteiktiem apstākļiem viņas visas vienlaicīgi deva automātisku darījumu, ka mums ir jāpārdod konkrētās pozīcijas. Sakombinēja to kopā ar faktu, ka ļoti daudz ieguldījumu fondu un brokeru klienti vienlaicīgi gribēja pārdot, jo viņi baidījās, ka kaut kas varēja notikt. Un mums vienkārši ir ķēdes reakcija, kas radusies pats no sevis. Vienkārši citiem vārdiem runājot, cilvēki domā, ka kaut kas slikts notiks, sāk notikt kaut kas slikts, rodās panika. Bieži vien tas ir tāds labs piemērs būtu, piemēram, par bankām. Ja kāds domā, ka kāda banka bankrotēs, visi izņem ārā naudu no bankas, un tā banka tiešām var bankrotēt. Un šajā gadījumā tas notika kaut kas līdzīgs ar finanšu sistēmu, kur bez tāda objektīva iemesla, bez tāda nomērām iemesla, visi vienkārši sāka visu pārdot. Un ja centrālā banka Amerikā, FEDs nebūtu pieslēdzies un devis likviditāti, tur iespējams varētu būt arī plašākas problēmas, bet tā nenotika. Un tāpēc, ko mēs varam mācīties? Mēs varam īstenībā secināt to, ka tādas, teiksim, tā neparedzamas lietas, kas sākās pilnīgi no tukša gaisa, notiek vienmēr. Labi, gada sākumā, protams, mums bija tas stāsts par tarifiem, kad Donalda Trumpa lēmumi bieži vien varēja radīt paniku finanšu tirgos. Tiesa īstermiņa, tiesa maz, bez lielām sekām, bet tik un tā varēja darīt. Šajā gadījumā nebija nekāds paziņojums un nebija nekādas konkrētas ziņas vai indikātori par to, ka kaut kas varētu notikt. Un tas var radīt problēmas jebkurā tirgu. Iedomājieties, cik globāli tirgi ir šodien salīdzinoši ar nepilnu 40 gadu vēsturi. Šajā brīdī, ja visi sāktu pārdot savus ETFs, savus ieguldījumu fondus un likvidēt pozīcijas pie saviem brokeriem, tas varētu notikt varbūt ne dienas laikā, bet iespējams stundas laikā. Un ja tas notiktu stundas laikā, arī tad lielie finanšu spēlētāji nebūtu spējīgi efektīvi aizvērt darījumus par tādām cenām, kā visi gribētu. Viņiem būtu spiest apturēt tirzniecību, kas radītu vēl lielāku paniku un iespējams radīt lielākas sekas. Bet atkal šeit, tieši tāpat kā 80. gados, ir centrāla banka, kas var nodrošināt papildus likviditāti, kas kaut kas līdzīgs bija 2020. gadā, kad bija milzīgais akciju kritums Covid laikā, kad tas mazliet izbalansēja to risku. Bet ir viens bet. Ir tirgus, kurš nav regulēts. Jā, obligāciju tirgos, tīpaši valdības obligāciju tirgos, tur var centrālās bankas palīdzēt un iedot lielu likviditāti, kas netieši arī palīdzētu lielākiem akciju tirgiem, kuros ir daudz institucionāli spēlētāji. Tad kriptovalūtu tirgos nav konkrētas regulācijas, un ja tur kaut kas notiek tādā gadījumā, ka visi cenšas lielākajās biržās vienlaicīgi pārdot un likvidēt pozīcijas, problēmas var būt lielas, jo viņiem būtībā nav kam paprasīt naudu. Un kriptoindustrija nav tik likvīda un liela, ka to var nodrošināt. Tāds piemērs jau bija 2022. gadā. Un ja kripto lielākajiem spēlētājiem ir par ko uztraukties, tad tas ir tas fakts, ka tur nav tas, kā sauktais lender of last resort, kas ir regulētos finanšu tirgos. Ja jūs pats orientēties un pats saprotiet, kas notiek, riski notiek tāds 1987. gada scenārijs, un jūs vienkārši esat ierodas gadījumos, kad jūsu labā stratēģija uzrāda zaudējumus, tāpēc, ka citi vienkārši nav spējīgi izpildīt jūsu darījumus, būs ārkārtīgi maz. Bet, ja jūs akli paļausieties uz citiem, jūs varat būt būtībā nodevuši savu finanšu nākotni citu cilvēku rokās un citu cilvēku neizdarībā. Tāpēc mācīsimies no vēstures un skatīsimies, kā mēs tās kļūdas nākotnē varam nepieļaut.